Ar izcīnītu otro vietu Rīgas Dinamo komanda noslēdza pēdējo pirms kontinentālās hokeja līgas sezonas sagatavošanās starptautisko turnīru Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņa 2014. Izcīnīta otrā vieta un naudas prēmijas fonds 7000 eiro. Fināla spēlē tiesa gan piekāpāmies ar rezultātu 1-5 divkārtējiem Gagāriņa kausa ieguvējiem Kazaņas Akbaras komandai, kurus pirms vairākām dienām trešdien mums izdevās pārspēt ar rezultātu 6-3. Par aizvadīto spēli pirmo lūdzām komentāru Kazaņas Akbaras aizsargam Jevgeņijam Medveģevam, kurš starp citu trešdienas spēlē, kad mūsējiem izdevās pārliecinošā uzvara ar rezultātu 6-3, mačā nepiedalījās, jo svinēja savu 32. dzimšanas dienu. Во-первых, поздравляем с победой на турнире. Спасибо. Как турнир прошел для команды Акбарс? Конечно, первое место это одно, но подготовка к новому сезону удалась ли? Но я считаю, что да, и были ошибки, и проигрыши, и это нам послужило уроком, мы сделали выводы, и тем самым сегодня вышли и допустили минимум ошибок и выиграли. Здорово, все рады. По сравнению с предыдущей игрой, когда поражение 3-6, тебя на льду не было. В тот день праздновал день рождения? Да, я даже больше скажу, я в тот день только прилетел на турнир, я отсутствовал из-за болезни, я немного простыл. Лечился, сейчас, слава богу, все в порядке. По сравнению с игрой в среду и сегодняшняя игра, когда без вариантов, чем это отличается? Я скажу, зеркальная игра. Мы использовали, пожалуй, все моменты. Быстрые 3 гола в первом периоде. Я считаю, мы заложили в первом периоде победу и потом придерживались установки тренерского штаба и довели игру до победы. Это был последний турнир, последняя подготовка перед новым сезоном. Насколько и как готова команда Акбарс к 7-му сезону КХЛ? Но этот турнир мы проводили под нагрузкой, наверное, было видно, что ребятам, скажем, нелегко. Сейчас есть время восстановиться, привести себя в порядок, что-то отработать, доработать, какие-то моменты. Большинство, в частности меньшинство, и я думаю, мы в оптимальной форме подойдем к новому сезону. Как премиальный чек будете тратить? На нужды команды потратим. Спасибо. Вам спасибо. Vienīgos vārtus pēc teicamām Georgija Pujets un Pjotra Šesļivija piespēlēm Rīdznieku labā guva mūsu raķete Miķelis Rēdliks. Arī viņam uzreiz pēc spēles lūdzām komentēt gan vārtu guvumu, gan aizvadītāju turnīrā izcīnītu otro vietu un gatavību jaunajai KHL sezonai. Apsveic ar izcīnītu otro vietu, bet tāds diezgan bezieru un zaudējums šodien sanāca. Kam tas bija par iemeslu? Viņi pirmajā periodā bija līdzīga spēle, bet tur veiksmīgi iekrita goli un tomēr mēs nespējām to pārlast to spēles gaitu. Tu esi vienīgo vārtu autors, teicam, izspēlē pēc Georgija Pujets, pēc Pjotra Šesļivija piespēlēm. To situāciju var nokomentēt, kas tur bija? Labas piespēles un tā labi sanāca, ātri. Šis bija pēdējais pārbaudas turnīrs pirms jaunās sezonas. Tavuprāt, komanda ir gatava jaunajai 7. KHL sezonai? Es domāju, jā, saku, ka labs bija turnīrs. Šodien, pirmajā periodā kaut kāds maziņas kļūdiņas arī veiksmīgi tur tie rikošeti. Es domāju, ka mēs esam gatavi un būs viss kārtībā. Rīgas Dinamo un Latvijas Dzelzceļš saka milzīgi paldies visiem mūsu līdzjutējiem, kuri klātienē Arēnā Rīga un arī mājās pie televizora ekrāniem atbalstīja mūsu komandu šajā brīnišķīgajā pārbaudas turnīrā Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņa 2014. Mēs esam sagatavojušies 7. 2014. 2015. gada kontinentālās hokeja līgas sezonai un pirmā atklāšanas spēle šeit uz Arēna Rīga ledus jau nākamo sestdienu, 6. septembrī 5. dienā pret Mīnskas Dinamo, kuriem mēs turnīru ietvaros zaudējām ar 1-2. Armands Simpsons, Mārcis Krasovskis, speciāli Dinamo TV.